tiekamies atkal virtuvē, lai apskatītu porcelānu. Ko tad var ziemā darīt, kad ir daudz sniega, ir liels augstums? Tikai varat dzert kafiju vai baudīt tēju un apskatīt skaistās servīzes, kas nākušas kolekcijā. Šoreiz pirmo gribu jums parādīt vitu. Kā jūs zinat, vitas ir pašas mīļākās, kā arī Mariannas. Un man tās liekas, ka tās ir spēļu trauciņi, jo tie ir smalki, ļoti maziņi, plānsienu, daļā vita. Šāds dekols bez zīmoga. Es domāju, ka tie ir 90. gadi. Protams, šai vitai pietrūkst zeltījuma, tad viņa noteikti izskatītos vēl daudz brīnišķīgāka. Gaidīsim, kad izplauks šīs smalkās neļķītes. Būs daudz smukuma. Un viens tāds interesants eksemplārs arī ar retu dekoru Marianna. Vēl tāds liels smukums ir Stella. Stella nākusi, nepilna, bet tā ir senatnīga ar apaļu zīmogu. Tāds dekols nebija redzēts. Ziedi. Kas tie par ziediem? Kanna varena. Šeit nav apakštasīšu, šīs noteikti būs dzeltenas. Vēl tikai jāatrod cukurtrauks un apakštasis. Stella. Stellas servīzes ir tās, kuras nāk ar mani no pašas bērnības. Redziet, kāds zīmogs, porcelāna fajansa fabrika Rīga. Pie šīm daļējām puķiem un īpaši gribēju jums parādīt hiperastru. Smuks ir saziedējis. Un labi, ka šie ziedi priecē, jo ārā ir tik daudz sniega. Ļoti daudz sniega. Pēc šīm skaistumēm ir noslēpušies lūk tādi smieklīgi garšvielu trauciņi. Tie ir Rīgas porcelāna trauciņi. Piparam, sālim. Un autordarbs ir Beatrisei Kārkliņai. Patiks šie garšvielu trauciņi gan mazajiem, gan lielajiem. Un skatoties uz viņiem, man pašai gribas smaidīt. Un smaidīt.
skatīt gribas redzot tādus skaistas augus ziedus. Un vēl gribas jums parādīt arī pienākošo klāt brīnišķīgo Regīnu. Šai Regīnai ir tikai detaļas, un cerams, ka kādreiz savāksies pilna servīze. Paskatieties uz rokas gleznojuma. Porcelāna fajansa fabrika Rīga. Redz, kā smuki. No jauninājumiem pagaidām viss. Paskatīsimies, kas tad tālāk ziedēs un kādi porcelāni, to priekšmeti, nāks uz kolekciju. Pie skaistā hiperastra vēl parādīšu skaistos ziemotāju putniņus, zīlītes. Šis dekors ir redzēts, bet vai uz šiem traukiem bija redzēts? Man liekas, tas ir retums. Zīmoga nav. Tie ir pēdējie ražojumi pirms fabrikas slēgšanas. Parādīta ziemota ziema, tāpat kā tagad tā ir aiz loga. Vēl viens senatnīgs dūms. Te jau varētu teikt, ka pēc Kuznecova, tad, kad pārņēma jau rūpnīcu porcelāna fajansa fabrika Rīga. Un vai zinat, arī šis dekors ir rokas gleznojums. Bet es tik tagad ieskatījos tuvāk, tā noteikti ir bitīte. Jā, bitīte. Varbūt zinātāji tik tiešām pierakstīs komentāros, vai ir tāda skaistu tieši ar šādu dekoru satikusies agrāk.